Kas notiek, kas svarīgs un kas satrauc cilvēkus Latgolā. Latgolas raidē turpināja ar telefonu interviju. Daugavpils Universitātē Nivli tiek realizēts vienīgais Eiropas Reģionālos attīstības fonda finansēts projekts Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana, kas paredz Daugavpils Universitātes infrastruktūras modernizēšanu un dalāgošanu personam ar īpašām vajadzībām. Kas Nivli notiek projekta ietveros, vaicājām Daugavpils Universitātes rektoram profesoram Arvīdam Barševskim. Sveicināti, rektora kungs! Labdien! Kādas ir Nivlijos aktivitātes projekta ietveros? Šis projekts jau mums tiešām labu laiciņu iet, un projekta ietvaros jau praktiski ir izdarīts ļoti daudz. Pirmkārt, ir praktiski uz šo laiku mēs esam apgūši kaut kur apmēram drusku vairāk kā 6 miljonus latu, un pamatā lielākā daļa summas ir aizgājusi tieši uz laboratoriju un studiju vietu modernizēšanu. Mēs esam sapirkuši ļoti modernu aprīkojumu dažādām dabas zinātņu, mūzikas mākslu programmām, un šajā laikā arī praktiski mums notiek studiju pētniecības bāzes ilgas renovācija, kas atrodas ārpus Daugavpils, kur studenti iziet lauku prakses, kur veic pētījumus un tā tālāk. Un priekšā mums vēl gaida pilnīgi jauna laboratoriju korpusa būvniecība Daugavpilī. Runājot par vicēbu bāzi ilgas, kāds aprēkojums ir īgodots, kā gola rezultātā ilgas izavērsīs? Redz, tā kā tā ir tāda interesanta vieta, kur ir, praktiski Latgales reģionā, es domāju, lielākā daļa bioloģijas skolotāju bijuši tur un zin, tā ir medību pils, un tāpēc, protams, rekonstruējot šo ēku tiek ievērots un saglabāts tā, lai vismaz ārēji tā tiešām saglabātu savu šo te izskatu, bet būtu daudz skaistāka un modernāka apkārtne sakoptāka. Šī ēka būs pastāvīgi funkcionējoša, un uz turieni pārvāksies arī viens mūsu institūts, Sistemātiskās bioloģijas institūta daļa, Un tur atradīsies pašlaik, es teiktu, laikam Austrum Eiropā vienas no modernākajām gan kolekciju glabātuves, dažādu dabas kolekciju glabātuves. Tur būs arī moderna konferenču zālīte, tā kā praktiski mēs to ceram uz šīs pierobežas vietas apkārtnes arī attīstību, jo tur parādīsies arī dažas darba vietas cilvēkiem vietējiem. Itis projekts noslēgsies 2014. gada 31. decembrī, kas līdz projekta noslēgumam ir jāizdara gan vicēbu bāzē ilgas, gan arī Daugavpils Universitātes studiju korpusos. Darāmā vēl ir diezgan daudz. Tas ir lielākais mūsu universitātes vēsturē projekts, un man pašlaik ir ļoti liels prieks, ka projekta vispār vadība un tā tālāk savu darbu veids tiešām ļoti profesionāli, un visās pārbaudēs un visur citur viņu darbs tiek ļoti labi novērtēts, un tāpēc pārliecināts, protams, ka visi projekta rezultāti tiks sasniegti, un vēl mums stāv priekšā pats sarežģītākais laikam objekts, šis te jaunā laboratorijas korpusu piebūve, kurā koncentrēsies visas Daugavpils Universitātes šīs te modernās laboratorijas. Vienkopus pašlaik viens ir izmētātas pa dažādiem korpusiem. Tur būs arī studiju vieta, modernas auditorijas studijām. Un vēl trešais moments, ka tur būs arī, speciāls angārs saistīts ar rūpnieciskajām lietām, materiālu un izlases stiprināšanām ar lāzeru tehnoloģijām un tā tālāk, kur stāvēs arī rūpnieciskie lāzeri. Un paralēli tam visam uzreiz arī pilsētā ienāks ietilpīgi praktiski uzņēmumi jau, kas izmanto šīs tehnoloģijas, jo mums ir noslēgts 3-pusējs sadarbības līgums ar Daugavpils Universitāti, vienu pilsētas uzņēmumu un Baltkrievijas Nacionālo tehnisko universitāti, un kopīgi mēs to visu mēģināsim realizēt. Tas ir ļoti sarežģīts liels objekts, tur daudz kas vēl jāizdara. Uz projekta noslēgumu esmu pārliecināts, ka tas viss šeit arī būs Daugavpilī. Un tā būs, un tad tiešām Daugavpils Universitātes tāda jauni vaips, vispār un jaunas iespējas. Vai šaktī, kad projekts noslēgsies, visi projekta mērķi tiks sasniegti, Daugavpils Universitāte nebūs vismodernāko, vislabāk aprēkoto universitāte ne tikai Latvijā, bet visos Baltijas valstīs? Katrai augstskolai ir sava niša. Savā nišā, ko mēs ieņemam, tajos virzienos, kurus mēs strateģiski attīstām, mums būs tiešām daļa aprīkojuma, kas būs vienīgajā eksemplārā vispār Austrum Eiropā. Bet tas arī ir pilnīgi loģiski, jo mums ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai studiju programmas pēc iespējas mazāk pārklātos, un īpašā laikā, lai starp studiju programmām būtu arī šī veselīgā konkurence. Un tāpēc tajos virzienos strateģiski
Jā, es tā varētu teikt, ka mums būs ļoti liela daļa gan aprīkojuma, gan arī studentiem ļoti daudz iespēju, kas būs unikālas Baltijā. Un, rektora kungs, sarunas noslēgumā, kāds būtu jūsu pirms Ziemassvētku laikā novēlējums Latgoles radijas klausētojiem? Šogad tie Ziemassvētki mums tā nāk diezgan dīvaini. Vakar ar bērnu mēs braucām pēc eglītes, un bērns kaut kā nav Ziemassvētku noskaņojuma, jo lietus līs, sniega nav. Es gribētu novēlēt vismaz, lai mūsu domās, mūsu sirdīs arī šī Ziemassvētku noskaņa veidotos, būtu, varbūt par spīti arī apkārt notiekošajam, jo Ziemassvētki tomēr tie ir tādi gaišuma svētki, un tāpēc ikvienam Latgales radijas klausītājam es gribētu novēlēt gaišus, mierīgus, bez satricinājumiem, ģimeniski siltus šo Ziemassvētkus, un galvenais arī tiešām veiksmīgu šo 12. gadu nākamo, jo kas cits, ja ne mēs paši sapratīsim, ka mums nedrīkst visu laiku tikai nokāpt galvu, bet jāskatās, jāpaceļ galva, jāskatās tālumā un jādara, lai gan mūsu novads Latgale, gan arī Latvijā pēc iespējas vairāk ietu pa attīstības ceļā. Paldies, Barševska kungs, par sarunu! Bet jūsim Latgoles radijas klausētoju atgādināju, ka dzirdējāt sarunu ar profesoru Daugavpils Universitātes rektoru Arvīdu Barševski par Eiropas Reģionālos attīstības fonda līdzfinansēto projekta Daugavpils Universitātes studiju kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošinošana ietveros notiekušajām aktivitātēm. Kopējais RF projekta finansējums ir 16,7 miljoni latu. No tiem Eiropas Reģionālo attīstības fonda finansējums 14,2 miljoni latu, aba 85%.